Katru dienu mēs ikdienā saskaramies ar savām automašīnām un mobiliem telefoniem, un mūsdienās ir gandrīz neiespējami dzīvot bez tiem. Automašīnas palīdz mums ātrāk nokļūt attālās vietās, un mobilie telefoni gandrīz kļuvuši par mūsu ķermeņa daļu. Taču ir elements, kas tiek izmantots gan automašīnās, gan elektroniskajās ierīcēs, kuras mēs lietojam. Šodien es pastāstīšu, kas ir palādijs un kāpēc tas ir būtisks gan automašīnām, gan elektronikai. Šodien mēs runāsim par metālu, kuru jūs iespējams nekad neesat redzējuši, bet kas ir sastopams gandrīz visās mūsdienu automašīnās un dažādās elektronikas ierīcēs, kuras jūs lietojat ikdienā. Vai jūs kādreiz esat aizdomājušies, kas ļauj automašīnai samazināt radīto piesārņojumu? Vai arī kā ir iespējams, ka neliela elektroniska betaļa spēj tik efektīvi pārraidīt elektriskos signālus? Atbildi uz šiem jautājumiem slēpjas cēlmetālā, ko sauc par palādiju. Un šodien mēs sapratīsim, kas ir šis tik īpašais materiāls un kāpēc tas ir absolūti būtisks mūsdienu tehnoloģijām. Palādijs ir ķīmiskais elements, ko periodiskajā tabulā apzīmē ar simbolu PD, un kura ātoma numurs ir 46. Tas pieder īpašai metāla grupai, kas pazīstama kā platīna grupas metāli, un tie tiek uzskatīti par cēlmetāliem. Bet ko tieši nozīmē būt cēlmetālam? Cēlmetāli ir tie, kuriem ir ārkārtīgi augsta izturība pret koroziju un oksidēšanos, kas nozīmē, ka tie nerūsē un nesadalās viegli, kad tiek pakļauti gaisam vai mitrumam. Palādijs ir sudrabaini balts metāls, un tas ir viens no daudzpusīgākajiem metāliem, ko mēs zinām. Bet vai tu zini, kāpēc tas ir tik īpašs salīdzinājumā ar citiem metāliem? Atbilde slēpjas palādija ārkārtējā ķīmiskajā īpašībā. Tās spēja darboties kā katalizators. Katalizators ir viela, kas pātrina ķīmisko reakciju, pats netiekot patērēts šajā procesā. Iedomājieties, ka jums ir divi ķīmiski savienojumi, kuriem jāpārvēršās trešajā savienojumā, taču šī pārvēršanās notiek ļoti lēni vai arī dabiski ir grūti notikt. Tieši šeit palādijs nāk palīgā. Kad palādijs ir klāt, tas spēj atvieglot šo reakciju, padarot to daudz ātrāku un efektīvāku. Bet kā tieši palādijs spēj to paveikt? Palādija katalītiskā īpašība darbojas tāpēc, ka tas spēj absorbēt gāzes un molekulas uz savas virsmas, radot ideālu vidi ķīmisko reakciju norisei. Šī spēja ir tik efektīva, ka smalki sadalīts palādijs tiek uzskatīts par vienu no labākajiem katalizatoriem hidrogenēšanas un dehidrogenēšanas reakcijās. Bet kas tas ir? Hidrogenēšanas procesā ūdeņraža atomi tiek pievienoti molekulai, parasti pārvēršot nepiesātinātos savienojumus, kuriem ir dubultās vai trīskāršās saites starp ogotļa atomiem, piesātinātos savienojumos, kuriem ir tikai vienkāršās saites. Praktisks piemērs, ko tu labi zini, ir augu eļļas pārvēršana margarīnā. Šķidrā eļļa tiek pakļauta hidrogenēšanas procesam, kurā tās molekulām tiek pievienoti ūdeņraža atomi, padarot to cietu vai puscietu istabas temperatūrā. Savukārt dehidrogenēšana ir pretējs process, kurā no molekulām tiek noņemti ūdeņraža atomi, veidojot dubultās vai trīskāršās saites un pārvēršot piesātinātos savienojumus nepiesātinātajos. Šie procesi ir ārkārtīgi svarīgi ķīmiskajā rūpniecībā un dažādu materiālu ražošanā, sākot no degvielām līdz plastmasai un farmaceitiskiem produktiem. Bet kāds ir pats svarīgākais šīs īpašības pielietojums reālajā pasaulē? Atbilde ir automašīnu katalītiskajos pārveidotājos, un tieši tur palādijs kļūst par absolūti būtisku mūsdienu dzīvē. Kad jūs braucat ar automašīnu ar iekšdedzes dzinēju, degviela sadeg tā iekšpusē, pārvēršot enerģiju, lai pārvietotu transporta līdzekli. Tomēr šī sadegšana nav perfekta, un rezultātā dzinējs izdala piesārņojošas gāzes, piemēram, oglekļa monoksīdu un nesadegušus ogļūdeņražus. Šīs gāzes ir ārkārtīgi kaitīgas videi un cilvēku veselībai. Bet kā ir iespējams samazināt šo piesārņojumu?
Te šajā procesā iesaistās katalītiskais neutralizators – ierīce, kas uzstādīta automašīnas izplūdes sistēmā un satur palādiju, kas ir viens no tās galvenajiem komponentiem. Kad karstās izplūdes gāzes iziet cauri katalītiskajam neutralizatoram, palādijs darbojas kā katalizators, pārvēršot oglekļa monoksīdu par oglekļa dioksīdu, bet ogļūdeņražus par ūdeni un oglekļa dioksīdu. Tagad jūs varat iedomāties, kādu ietekmi uz vidi tas atstāja. Bez palādija mūsdienu automašīnas nespētu tik efektīvi samazināt piesārņojumu. Taču palādija nozīme neaprobežojas tikai ar automašīnām. Tas ir arī pilnīgi neaizvietojams elektronikas nozarē. Vai jūs zinat, kāpēc? Elektroniskās ierīces darbojas ar elektriskiem signāliem, kuriem jānonāk no viena komponenta uz otru caur elektriskiem kontaktiem. Šiem kontaktiem jābūt ārkārtīgi uzticamiem, un tiem nedrīkst rasties korozija, jo jebkāda degradācija apdraudētu ierīces darbību. Un tieši šeit palādijs izceļas. Tas tiek izmantots elektrisko kontaktu ražošanā dažādos elektroniskos komponentos, sākot no viedtālruņiem līdz datoriem un rūpnieciskajām iekārtām. Palādija izturība pret koroziju nodrošina, ka šie kontakti darbojas nevainojami daudzus gadus, nezaudējot spēju pārraidīt elektriskos signālus. Turklāt palādijs tiek izmantots arī kondensatoros, kas ir būtiski komponenti gandrīz visos mūsdienu elektroniskajos ķēdēs. Kondensatori uzkrāja elektrisko lādiņu un to atbrīvo, kad tas ir nepieciešams, un palādijs tiek izmantots to struktūrās, lai nodrošinātu stabilu un ilgstošu veiktspēju. Taču ir vēl viens palādija pielietojums, kas ir tikpat svarīgs – gāzu attīrīšana. Palādijs ir ārkārtīgi efektīvs ūdeņraža gāzes attīrīšanā, noņemot piemaisījumus un nodrošinot, ka gāze ir pietiekami tīra, lai to varētu izmantot rūpnieciskos procesos un tīras enerģijas tehnoloģijās, piemēram, kurināmā elementos. Tagad jūs varētu jautāt. Ja palādijs ir tik svarīgs un tik daudzpusīgs, tam vajadzētu būt ļoti bagātīgam dabā, vai ne? Atbilde ir ne. Palādijs ir rets metāls, kas sastopams ierobežotā daudzumā Zemes garozā. Lielākās palādija rezerves pasaulē ir koncentrētas tikai dažās valstīs, un Krievija, Kanāda, Dienvidāfrika un Amerikas Savienotās valstis ir atbildīgas par lielāko daļu no pasaules kopējās ražošanas. Krievija ir īpaši svarīga šajā kontekstā, jo tai ir lielākās zināmās palādija rezerves, un metālu tā iegūst galvenokārt kā blakus produktu niķeļa ieguvē. Tādējādi tas dabā nav sastopams tīrā veidā, bet gan noteiktos rūdas veidos, un tā ieguve ir sarežģīts un ļoti dārgs process. Šie nogulumi veidojās sarežģītu ģeoloģisku procesu rezultātā, kas ilgst miljoniem gadu. Un palādija ieguve ietver sarežģītas kalnrūpniecības un ķīmiskās apstrādes metodes, lai atdalītu metālu no rūdas. Ņemot vērā šo rezervju ģeogrāfisko koncentrāciju tikai dažās valstīs, palādijs kļūst ne tikai par ekonomiski vērtīgu resursu, bet arī par stratēģisku materiālu, kura pieejamība var ietekmēt globālus politiskus un ekonomiskus lēmumus. Īpaši ņemot vērā tā izšķirošo nozīmi pasaules automobīļu un elektronikas rūpniecībā. Jūsu viedoklis mums ir svarīgs, tāpēc, ja jums patika šis video, abonējiet kanālu, ja vēl neesat abonējis, nospiediet patīk un ieslēdziet paziņojumu zvaniņu. Un, ja vēlaties mums palīdzēt radīt šo un daudzus citus materiālus šajā platformā, apsveriet iespēju kļūt par biedru un atbalstiet mūs ar kafiju un siermaizīti, un jūs tiksiet pieminēts mūsu video. Ja vēlaties profesionāli augt vai apgūt jaunu tehnisko prasmi, noskanējiet QR kodu vai sekojiet saitai aprakstā un atklājiet lapu ar visiem kursiem, kurus mēs iesakām. Vai jums jau bija nojausma, ka tik svarīgs un daudzpusīgs metāls ir atrodams jūsu automašīnā un jūsu elektronikas ierīcēs? Vai esat kādreiz iedomājies, kādu ietekmi palādija trūkums atstātu uz mūsdienu tehnoloģijām un gaisa kvalitāti, ko elpojam? Atstājiet savu viedokli komentāros, es vēlos to uzzināt. Šeit blakus ir divas interesantu video iespējas, kuras jums noteikti jānoskatās, lai paplašinātu savas zināšanas un apmierinātu savu zinkāri. Vai vēlaties mums palīdzēt? Nospiebiet patīk, abonējiet kanālu, ieslēdziet zvaniņu un apsveriet iespēju kļūt par kanāla biedru. Tas arī viss inženierijas cienītāji. Liels sveiciens un tiekamies nākamajā video!